Dārgie Bhaktas, video veltīts 50 gadu jubilejai kopš Krišna Balarāma tempļa dibināšanai Vrindāvanā. Tā ir krāšņa uzvara. Šā Prabhupāda nodibināja Krišna Balarāmas templi pirms 50 gadiem. Šilos Prabhupāda zelta jubilejai Kī Jai! Prabhupāda saka, es vēlojos, lai jūs dotos uz Vrindāvanu un palīdzētu uzcelt templi. Mēs vēlamies uzcelt Krišnas Balarāmas templi. Un sākumā viss ritēja ļoti lēni, nebija līdzekļu, nebija pat koncepcijas, nebija projekta. Kādā veidā Krišna mums palīdzēs piepildīt Prabhupādas vēlmi? Guru Kripa Maharāģ, viņam tika uzdots doties uz Japānu kopā ar savu grupu Namahatu. Un viņi strādāja ļoti cītīgi un atrada daudz naudas atpakaļ Prabhupādam. Un tas bija īsts progress, sākums Krišna Balarāma mandira celtniecībā. Kā ir iespējams cilvēkam kaut ko uzzīmēt, neko nedzēšot? Sarabī, viņam kabatā bija tie zīmoļi. Viņš pirmo reizi varēja no pirmās reizes zīmēt Krišna Balarāmas templi, viņš sāka skicēt. Un viņa zīmoļi nekad neapstājās. Viņš neko nesvītroja, neko nedzēsa, viņš vienkārši izpaudās uz papīra. Un, kad viņš parādīja to projektu Šilam Prabhupādam, es biju tajā istabā. Šil pateica, tas ir brīnišķīgi, tas būs Krišna Balarāmas templis. Šis ir pirmais templis, ko Šila Prabhupāda uzcēla mums, Iskonu, mūsu kalpošanai, dievību pielūgšanai, visam pārējām. Tāpēc ir pārsteidzoši redzēt tādu lielu apjomu. Tas ir ļoti iedvesmojoši. Un, kad Krišna vēlas baudīt, kāda veida baudētājiem vajadzētu būt, centieties saprast, Krišna ir tik dižens, Dievs ir dižens, visi zina. Tātad, kad diženais vēlas baudīt, kāda veida baudē tai jābūt.
Rādas un Krišnas mīlestības attiecības nav parastas, kā šīs materiālās mīlestības attiecības, lai gan tā var izlikties, tā var šķiet. Bet tas, kurš nespēja saprast Krišnu, Mudha, blēži, muļķi, viņi saprot Krišnu kā parastu cilvēku. Tik līdz mēs pieņem Krišnu kā vienu no mums, šie blēži, viņi nezina parambhāvam. Viņi cenšas atdarināt Krišnas lielu, rāslielu, tik daudz blēžu. Notika parāda diezgan grezna procesija pa Vrindavanas ielām. Tur bija zilonis, tur bija čenā grupa, visi baktis dziedāja kirtana. Prabhupāda šķita ļoti satriecošs un laimīgs. Viņš gāja procesijas priekšgalā. Mēs nogājām diezgan garu gabalu, tas likās ļoti, ļoti garš cauri visai pilsētai. Šīs Prabhupādas žēlstību viss notika, un viņš bija sajūsmināts par šiem svētkiem un par to, ka viss kļuvis pilnīgs. Vrindavanas projekts patiesībā bija pats pirmais īstais templis Krišnas kustībā ISKCON. Tas tik ļoti nostiprināja Prabhupādas pozīcijas Vrindavanā, ka manuprāt viņš par to jutās ļoti labi. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. 70. gadu sākumā visi zināja, ka Vrindavanā bija ļoti maz tamala koku. Šī Prabhupāda zīmēja, ka zemē, kuru mēs nopirkām, bija tamala koks, viņš bija ļoti, ļoti apmierināts. Ar šo, ka saistīts interesanta notikumi, kas pastāvēja ilgi pirms Prabhupādas. Prabhupāda iztēlojas sēžot sevi zem šī koka un skatoties uz dievībām. Viņš teica, mums
jāveic kirtens zem šī koka. Viņš teica, ka šis koks arī ir jāgodina. Ko Krišnas liek darīt? Mana bāva, Madbhakto, Mamnājas, 4 lietas. Tu vienmēr domā par mani, kļūsti mans bhaktā, pielūdz mani, un izsaki savu cieņu, savu paklanīšanos. Dari šīs 4 lietas. Tā ir pilna padevība. Tad tu nāks pie manis bez šaubām. Tas viss ir iespējams. Krišnai pilnībā iedevis visu. Ja mēs pieņem to, mūsu dzīve vienkārša, nav nekāda grūtība. Šilpāda teica Guru Kripam. Tāpat kā tu būvē māju šeit Krišna Balrāmam, Vrindāvanā, Krišna Balrāma būvē tev māju garīgā valstībā, Goloka Vrindāvanā. Tas bija pirmais lielais templis Indijā. Tas bija brīnišķīgs sasniegums, jo mums jāatceras, ka Prabhupāda atgriezās Vrindāvanā ar balto cilvēku baru un smartu brāmanu vidū, tāpēc viss nebija viegli. Tāpēc Prabhupāda ļoti uzstāja, lai mēs visi darītu pareizi, lai nevarētu atrast nekādas kļūdas un lai viņiem nebūtu iespējas par mums domāt slikti.
Tas bija kā cilvēku okeāns, kas vienkārši devās no viena virziena uz otru. Kaut kā pēkšņi atvērās aizkari, man nebija ne jausmas, ka Prabhupāda piedalās pirmā ārtī ceremonijā. Tas bija brīnišķīgi vērot šo Prabhupādu, kā viņš piedāvāja ar tādu mīlestību un vienkāršību. Kad Vishaka Mataji mēģināja nofotografēt Prabhupādas ārtī, kad Maharāģa stāvēja tieši priekšā Krishnam Balarāmam un viņa čukstēja. Ja tu tur stāvēsi, tu redzēt, kā Prabhupāda piedāvā šo ārtī, bet ja tu man ļausi, visa pasaule redzēs. Viņa nofotografēja pāris bildes un visa pasaule redz līdz pat šai dienai. Jaya 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 Gopala Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya 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 Govinda Jaya Jaya Gopala Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya 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 Gopala Jaya Jaya 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 Radha Ramana Hari. Mēs ļoti pateicamies jums par jūsu dalību šajā ceremonijā, par visu un par to iegūmu, ko jūs saņemat no šīs kustības. Tas ir viss, ko mēs vēlamies. Lielas paldies! Lielas paldies, Bhaktas, par to, ka skatījāties. Ar jūsu svētību es mēģināšu vēl pāris video taisīt. Parakstieties uz kanālu, skatieties Čāris filmu vai Krishna Balarāma Śrīmad Bhagavatam lekcijas krievu valodā pagaidām. Paldies, Hare Krishna!